Tēma – lietojuma programma Word. Lietojuma programmas Word loks. Tas sastāv no virsrakstu joslas, kur ir redzams faila nosaukums, dokumenti 2. Nesaglabāts dokuments, jeb tukša lapa, nekādi nerediģēta. Wordā tiek saukta par dokuments 1, 2, 3 un tā tālāk. Kreisajā augšējā stūrī ir pieejams ātrās izvēles komandas, kuras uzspiežot uz bultiņas var mainīt šīs te komandas, kādas vēlas redzēt. Piemēram, es noņemu komandu saglabāt vai arī uzlieku to atpakaļ. Tālākā loga daļa, šī līdz pat lineālam, saucās lenta un file, home, insert un tā tālāk. Tās ir cilnes. Cilne file. Mums ir interesanti ar to, ka mums ir komandas saglabāt kā, tad, kad ir jāmaina faila nosaukums. Vai arī mēs šeit varam izvēlēties jaunu dokumentu. Visbiežāk mums derēs tukša dokuments, kuru mēs varam brīvi aizpildīt, bet var arī izvēlēties jebkurus no Microsoft firmas saglabātajiem šabloniem, paraugiem, templates. Ir arī pieejama komanda print, kur varam uzstādīt dažādas drukāšanas opcijas, bet šobrīd mums ir svarīgi komanda options. Ļoti bieži saglabājot, var aizmirsties saglabāt dokumentu, tāpēc ir svarīgi uzstādīt, ik pa cik minūtēm notiek šī te automātiskā dokumenta saglabāšana. Save auto recover information. Man patīk uzstādīt 5 minūtes, jo es pietiekoši ātri strādāju. Automātiski Words saglabā dokumentu, faila vārds, punkts un faila paplašinājums .x. Ja jūs zinat, ka kāds cits vērs vaļā jūsu dokumentu vecākā Word versijā, lūdzu saglabāt, uzstādīt, lai dokuments automātiski saglabātos vecajā Word versijā no 97. līdz 2003. gadam. Apstiprinam. Visbiežāk dokumentu apstrādājot, mēs lietosim cilni Home. Lai varētu nodemonstrēt pamatdarbības, es aizvēršu šo logu, loga vadības pogas, samazināt vai palielināt, aizvēru. Man ir sagatavots dokuments ar nosaukumu pirmā tēma. Home cilnē ir pieejams fonta apstrādes, ikonas, rindkopas apstrādes ikonas un tālāk arī stili un speciālas meklēšanas aizstāšanas funkcijas. Lai darbotos ar dokumentu, vajag mācīt iezīmēt tekstu. Dubultklikšķis uz viena vārda iezīmē vienu vārdu, lai viņu varētu noformēt. Piemēram, virsraksts datormācība, fonta apstrādes logā mēs redzam, ka ir fonts, izvēlētais fonts Times New Roman, uz bultiņas uzspiežot varētu izvēlēties arī jebkuru citu fontu. Ir arī fonta izmērs 12 punkti, izmēru mēra punktos, ikonas palielināt, fonta izmēru samazināt automātiski pa 2 punktiem mainās izmērs. Ja nu gadījumā mums ir vēlme izvēlēties tādu izmēru, kas nav piedāvāts, mēs iezīmējam, uzrakstam pa virsmu, piemēram, 15 un nospiežam Enter. Virsraksts ir 15 punktu izmērā. Tālāk komanda mainīt rakstzīmju izskatu. Uzspiežot uz bultiņas, mēs redzam, šie piedāvājumi ir rakstīti tādā stilā, ko mēs varam izvēlēties. Sentence teikuma paskatā pirmais lielais burts, pārējie mazie, visi mazie burti, visi lielie burti. Ja būtu no daudziem vārdiem, katrs vārds sāktos ar lielo burtu un samainīt lielos mazos burtus ar vietām. Man tomēr šis teikuma paskats ir izdevīgs šobrīd. Dzēst stilus, dzēst noformējumu. Varam izcelt ar bold treknais raksts, ikona slīpais raksts, pasvītrots. Pasvītrojuma stilus arī var izvēlēties, ja nepietiek
pasvītrojumu stilus var izvēlēties daudz un dažādus ar komandu vairāk, un arī krāsu var izvēlēties. Šobrīd es nevēlos ne pasvītrot, ne slīprakstā. Iespējams ar ātro izvēli arī nosvītrotu tekstu ielikt, vai arī atsevišķi iezīmēšu atsevišķu tekstu daļu pārvalkot ap peli, apakšraksts un augšraksts. Un atkārtot nospiežot izslēdzam šīs opcijas. Var izvēlēties skaistus noformēšanas stilus. Atcelšu, man šis nepatīk. Un var arī izvēlēties, piemēram, es iezīmēju ar dubultklikšķu tekstu, izcelt tekstu ar kādu no krāsām. Atceļu. Vai arī nokrāsot iezīmēto tekstu pašus burtus kādā krāsā. Atceļu. Tātad vienu vārdu var iezīmēt dubultklikšķis uz vārdu. Vienu teksta rindu izbraucam uz loga kreiso pusi, uz vēl joprojām uz mūsu baltās lapas pretī tekstam. Klik un iezīmējās rinda. Ja ir jāiezīmē plašāks teksts, ar peli braucam garp teksta priekšpusi, turot nospiest peles kreiso pogu. Veselu rindkopu var iezīmēt 1, 2, 3 klikšķi uz rindkopu. Lai noformētu rindkopu, nav obligāti tā jāiezīmē, atliek kursoru atstāt rindkopā iekšā. Bet es vēlos noformēt vairāk tekstu, es iezīmēšu 2 rindkopas. Kā zināt, kur sākas un beidzas rindkopa? Paragrāfu jau rindkopas noformēšanas rīka joslā ir šīs speciālais rādīt slēpt neredzamos vadības simbolus, tāds tā kā pī-burtiņš stilizēts. Biežāk es tur ieslēgtu, tāpēc, lai redzētu. Šis te apgrieztais pī-burtiņš rāda, kur ir rindkopas beigas. Šāds te pī parādās tad, kad nospiež taustiņu enter. Parasti rindkopas beigās mēs spiežam enter, lai zinātu, kad sāks jaunā rindkopa. Atstāšu ieslēgt šos te neredzamos vadības simbolus, lai arī redzētu, ka starp vārdiem tukšuma simbols apzīmējās ar mazu punktiņu. Šīs te neredzamie vadības simboli drukājot nav redzami. Tātad rindkopas formatēšana. Visbiežāk nepieciešamā lieta ir rindkopas pirmās rindas atkāpe, un tāpēc mēs apskatīsim ātro iespēju. Virs mūsu teksta, baltās lapas, ir mērjoslas. Mērjosla un pa kreisi ir mērjosla. Tās var ieslēgt un izslēgt ar komandu View Ruler. Un šādi te 3 stūrīši baltā lineāla sākumā un beigās norāda, cik plata būs rindkopa. Viņu var pārbīdīt, šos 3 stūrīšus var pārbīdīt, turot nospiestu peles kreiso pogu. Augšējais 3 stūrītis ir rindkopas pirmās rindas atkāpe. Apakšējais 3 stūrītis, ja izdodas viņu paņemt vienu pašu, ir rindkopas pārējo rindu atkāpe. Aiz kvadrātiņa pavelkot visas rindkopas sākuma atkāpe. Mēs varam ātri arī noformēt rindkopas līdzinājumu. Automātiski ir piespiesta rindkopa pie kreisās lapas malas. Varam centrēt tekstu, piespiest līdzināt pēc labās malas vai līdzināt pēc abām malām. Klasiski noformējot vēstules, studiju darbus, mēs līdzinām tekstu pēc abām malām. Vēl var būt nepieciešams izveidot fona krāsu rindkopai. Visai iezīmētai daļai, ieskaitot arī šīs te tukšās atkāpju daļas. Atcelšu. Kursors pirmajā rindkopā noformēšu tagad tikai to. Vēl var arī rindkopā izvēlēties, piemēram, uzlikt rāmi. Ja rāmi izvēlās likt vienam iezīmētam vārdam, tad šis rāmīts būs tikai ap šo vārdu. Ja ir vajadzīga kaut kāda smalkāka rindkopa noformēšana, ir pieejams arī paragrāfu rindkopas noformēšanas loks. Aizvēršu, logu atver, uzspiežot uz šīs te mazās bultiņas,
cilnes labajā apakšējā malā. Vispārējos uzstādījumos mēs redzam, ka mēs esam izvēlējušies dublējam ikonu, rindkopas līdzināšanu pēc abām malām. Var arī uzlikt atkāpes, pirmās rindas atkāpes. Speciālā pirmās rindas atkāpe šobrīd ir 1 cm. Bet, ja vajag kādu savādāku izmēru, šeit var arī izvēlēties, cik lielu. Rindkopas formatēšanas logā var arī uzlikt atstarpes starp rindkopām, cik punkti, un mainīt tās. Priekšskatījuma daļā var redzēt, kā tas mainās. Vai arī pēc rindkopas. Bet visbiežāk noformējot studiju darbus vai kādus bieži lasāmus tekstus, ir jāizvēlās atstarpe starp rindiņām. Parasti tiek pieprasīts 1,5 rindas atstarpe. Teksts kļūst retāks. Apskatīsimies, kā tas reāli izskatās. Vēlreiz rindkopas formatēšanas loks. Var arī būt 2 rindiņas un uzstādīt smalkāks noformējums. Kursors vēl joprojām atrodas rindkopā. Rindkopas formatēšanas logam ir arī iespējams izvēlēties otru sadaļu. Windows Orphan Control nozīmē, ka rindkopai nekad netiks pārnesta jaunā lapā pēdējā rindiņa nepabeigtā un netiks atstāta iepriekšējā lapā pirmā iesāktā rindiņa. Rindkopa pārsvarā tiks sadalīta pa lapas pusēm, vismaz 2 rindiņas tiks pārnestas. Iespēja Keep is Next ir turēt kopā šo rindkopu ar nākošo rindkopu, lai, piemēram, neatdalītos starp lapām, nepaliktu, ka pēdējā rindiņā ir virsraksts un pēc tam nākošā lapā seko teksta pirmā rindkopa. Nedalīt Keep Line Together, nedalīt rindkopu vispār starp lapām. Rindkopa paliek visa vai nu iepriekšējā lapā vai nākošā. Page break before, lai ar šo rindkopu sāktu jaunu lapu. Vēl varētu būt vajadzīgs nekad nelietot zilbju pārnešanas funkciju. To var šeit atsevišķi ieslēgt. Virs lapas atrodās lineāls mērjosla, kurš sastāv no pelēkās daļas un baltās daļas. Baltā daļa apzīmē reālo rakstlaukuma platumu. Šo te rakstlaukuma platumu visam dokumentam šobrīd arī var mainīt, pārvelkot baltā pelēkā robežu. Tāpatās arī ar vertikālo lineālu. Pa tekstu mēs skritinamies ar peles rullīti, vai arī bīdamies ar bīdni. Ja būtu platāks dokuments, arī bīdnis būtu apakšējā malā. Varam arī skritināties, spiežot ar bultiņām uz augšu uz leju. Loga lejas daļā ir statusa josla, kur mēs redzam reāli, ka šī dokumentā mēs atrodamies pirmajā lapspusē no 3 lapām. Cik mums ir teksta šī lapā? Pašlaik netiek pārbaudīta gramatika, bet uzstādīta valoda ir latviešu valoda. Labajā apakšējā malā drukāšanas skats. Šobrīd var mainīt skatus arī uz pilnu lapas pusi, pilnu ekrānu, lai lasītu tekstu. Aizvērt šo režīmu ar close. Ir arī pieejams web skats, mājaslapu skats, virsskats un parastais skats, jeb melnraksta skats draft. Drukāšanas skatā mēs redzam labāk tekstu izkārtojumu lapā. Vēl ir arī pieejams zooms, jeb cik lielu tekstu mēs redzam. 100%. Varam pabīdīt ar šo bīdni lielāku, mazāku, vai arī slēdzot plusus un mīnusus. Paldies par uzmanību!